sākot ar jauniešiem, kur starta piecinieki, cik garš starta piecinieki. Tas, kas viņiem sagādā problēmas, Rolands Šmits laukuma centrā. Sasūs Salins ļoti pārbaudīt vērtības, super snaiperis, elitārs snaiperis Eirolīgas un Eiropas pagaidām gan līmenī Eirolīgā. Tenerife nespēlēs tomēr. Arī pārbaudas spēlēs viņi izskatās pietiekami zolīti. Ļoti respektējams pretinieks, kurš pēdējo gadu laikā ir izaudzis. Rolands Šmits no tālās distances ir precīzs. Pienākums obligātā militārā dienesta atgriezās Somijā. Nu, es gan nebiju klāt, cik viņš nopietni to darīja. Sasūs Salins no tālās distances ir precīzs šāds spēlētājs. Pieredzīt nodemonstrēja Salins, nopilna papildu 14 sekundes savai komandai uzbrukumā. Lūkosim, ko Somi ar to izpildīs. Tālmetienu pār rokām. Un ātri pārēj uzbrukumā. Tās ir jāskata ļoti uzmanīgi. Uzreiz jau Valtonenam caurgājiens pa galu līniju. Viņš tiek bloķēts. Liels spēle aizsardzībā Gražulis, bet bumba paliek pie Valtonena. Nu, viņš savu panāk. Dominikāni arī pilnā sastāvā, manuprāt, ir ļoti talantīga komanda. Pat talantīgāk kā Somijas valsts vienība. Nu, tad viņi organizācijā nevar sacensties ar Somīgākais Strautiņš nācis laukumā, nogara bumbu Gražulim. 2+1 Andrejs Gražulis. Pēc tam arī pašiem gūt punkts. Arturs Žagars nāca laukumā, bet šeit kaut kur noguja Latvijas izlase. Varēja nospēlēt agresīvāk, bet arī pēdējiem cilvēkam bija jābūt savā vietā, neļaujot gūt vieglus punktus no groza apakšas. Latvijas izlase spēlē sadarbību. Dairis saspēlēs ar Šmitu. Šmits var spēlēt 1-1 izšķirās par tālmetienu. Tas ir precīzs. Cik šajos metienos redzams, ka šis metiens jau pirms izmešanas skaidrs, ka lidos grozā viņa pārliecība, viņa sejas ķermeņa valmāns spēlētājs Žagars. Ātri uzbrukumā Dāvs Bērtāns no tālās distances ir precīzs. Ļoti pacietīgs pagaidām Latvijas izlases uzbrukums. Strautiņš ar bumbu. Labi, iespēl groza apakšā. Čavars pamāna. Dāvs divas tādas piespēles atdots jau. Divreiz aizmet garām. Un uzreiz pretī. Par māju kustību 2 punkti grozā. Ļoti precīzi Sasūs Salins. Nāk pretī, bet Arturs Kurucs nospēlē lieliski aizsardzībā un priec punktu grozā no īpašības. Mēs runājam par šo te daudzpusību visās pozīcijās. Mums ir ļoti dažādi. Somijas valstsvienībai nav iespējas doties ātrajos pretuzbrukumos, kuriem bija tik veiksmīgs spēles ievadā vēlreiz. Izcili nolas šo aizsargu Rolands Šmits, tāmetiens un Rolands Šmits. Bojās uzbrukumā ir pieņemts izaicinājumu. Es teiktu, ka šīs spēles uzbrukuma līderis pagaidām. Šeit piezīme uzbrukumā netiek fiksēta. Pilnā spēlē 40 minūšu garumā šāda aizsardzība demonstrēt Aigars Šķēlnāts. Ar vienu līderi tiek spēlēts, jo, nu, kā nāca izlasē, lai gan šodien tādi kalibri spēlētāji citā pozīcijā gan, bet tik un tā šī prakse nebūtu traucēt. Slēgšās bumbas presings tāds, ka bumba līdz saspēles vadītājiem nonākt nevar. Tas nozīmē, ka Dairim ir ilgāk jānodriblē. Visi mēs esam no mūsu sākuma plāna, kā veidot uzbrukumu. Redzēsim, kā attīstās plānā B, attīstās ļoti labā pozīcijā nogādāt bumbu Gražulim, kurš to raida. Dairis Bērtāns labi atbrīvojās. Gaida Čavars veidos. Aizsaka piespēle Zorikam, meklē garo spēlētāju groza apakšā. Čavars nav pozīcijā, lai viņam iespēlētu. Mareks Mējers, lieliska piespēle. Klāvam jāgūst punkti un Klāvs to arī izdara. Luka Bankī visu šo ciklu ir mudinājis Latvijas valstsvienības skriet. Pēc iespējas ātrāk izcili izspēle Dairim Bērtānam jātrāp brīvs tāmetiens, to viņš izdara. Minūtes pārtraukums Somijai. Sasniedz 13 punktus. Žagars atkal veido Latvijas komandas uzbrukumu, atrast brīvs Dairis Bērtāns. Brīvs Dairis Bērtāns ir ļoti labs uzbrukums, viņš gan netrāp tur pie groza. Pacīnās Dāvis šodien, nogādā bumbu Šmitam. Un ir precīzi, starp citu, par ko es gribu paslavēt Dāvis šo uzbrukums. To mēs zinām viņa spēcīgās puses. Kad 3 epizodes aizsardzībā noķērs piezīme uzbrukumā, 2 deflections uztaisīs un arī šeit pacīnās pie pretinieka groza. Tieši viņš vienpusējs, viendimensionāls punktu guvējs. Viņš māk darīt arī citas lietas. 3. numura pozīcijā viņam ir pārsvars augums. Līdz ar to viņš dodās pēc uzbrukuma bumbām. To izdara veiksmīgi, bet arī Andrejs šodien bez jebkādiem variantiem. Rolands Šmits aizsardzībā pārtver bumbu, kā cīnās. Valmērietis, lieliska izspēle, kas par piespēli Dairis Bērtāns precīzi no grozā. Ļoti fiziski kārtībā. Tā būs pēdējā pārbaudas spēle. Jons Valančuns nāks pretī šeit vēlreiz. Iespēja no groza apakšas Dāvs Bērtāns. Dairis identiskās situācijās Zviedrijas spēlē skrēja. Viņš jau skrienot lasīja, kur aizsargs ies, kā viņš centīsies nokrāpties. Žagars tikmēr realizē, tad Arturs Kurucs saņem bumbu, līdz ar to jāsauc viegla sadarbība. Piespēle Šmitam, Šmits no augšas. Daudz labāk uztver šādu Arturs Žagara lēmumu. Kurucs, labi māja kustība, tiek soda laukuma, aiziet līdz groza apakšai, 2+1. Vadīšana. Rolands Šmits rezultīvākais ar 16 punktiem. Zoriks ilgi gaida, meklē iespējas, nepiespēlē Čavaram.
Piespēle uz malu. Tagad Čavars grozā apakšā 2+1. Un Latvijas izlasē jau paredzēt izkrītot Kristofam Porziņam. Jāatzīmē, ka Latvijas izlases nometnē šī veselības informācija tiek sargāta ļoti stingri. No Kurucs strāp pirmo metienu. Nav darba, Rolands ir izdarījis, tomēr Mareks Mejers saņems piezīmes un līdz ar to Rolandam Šmitam jānāk laukumā tikmēr savus pirmo. Rezultīvāk pavisam noteikti, bet Somijas izlases uzbrukums ir ļoti centrēts ar vienu spēlētāju. Katram ir jāizdara savs mazais darbiņš. Uzbrukumā tur nav liela loma. Šo cīņu 19. punkts, 3 no 3 tālmetieniem sasnieguši mērķi Macens. Realizēmētiem no groza apakšā. Kristers nodarbojies ļoti daudz ar pamatpienākumiem. Individuāli bijis salīdzinoši nemanāmāks, salīdzinoši ar iepriekšējo spēli, piemēram. Marlītovs neprecīzs metiens vēlreiz dodās caurgainā. Akrobātisks 2 punkti. Uzreiz tiek kurināts temps, dot piespēli uz priekšu, nogādāt tā Šmitam. Kurš atkal aizdzen visu prom, redz, ka viņam ir pārsvars, un to veiksmīgi arī realizē Rolands Šmits. Ieprasa aizsardzību. Brīvo metieniem arī Somijas komanda jau mazliet atslābinājušies ar tādām dažām paviršībām aizsardzībā, kuras gan šajā reizē neizmantojam. Daudz labas iespējas ir bijušas šajā cīņā, tomēr nespēja viņš trāpīt. Pēdējās 3 sezonas viņš ir aizdījis spēlējot arēnā Rīga. Daudz svarīgas spēles, daudz svarīgas metienas ir realizējis. Šodien gan no 5 metieniem nevienu nav realizējis precīzi tālmetienu. Otrajā puslaikā jau ļoti pārliecinošs un stabils sniegums Latvijas valstsvienībā. Man ļoti patīk šis sagatavošanās spēļu plāns. Tādā ziņā, ka nav jātērē laiks ceļošanai un var izspēlēties savās mājās. Viss komandas ir uzvaicināts ciemīnus norises vietai, klimatiskajiem apstākļiem, kontinentam, kā jāsabēdājas, ja kaut kas nesanāk. Katrā ziņā būs daudz materiāls, ko rādīt labu Latvijas valstsvienībai pēc šīs spēles treneru korpusam, bet jāizvēlās ir tās lietas, ko uzsvērt, un tās lietas bēg gan auguma ziņā, un mēs to lieliski izmantojam. Pret Franciju un Kanādu es nebūtu tik droši, ka mums būtu spēku pārstāvēt groza tuvumā. Līdz ar to būs nedaudz savādāks basketbols. Mačos. Es domāju, ka skatītājiem noteikti nav par ko sūdzēties šajā ciklā. Daudz skaists epizode, kā arī būt. Beigās ir jāatstāj 12 spēlētāji. Man jau pat tā mazliet cilvēcīgi žēl to čalu, kurš netiks. Tomēr stadijai. Pavisam noteikti. Visi 15-nieks, visi 16-nieks ir pelnījuši būt sastāvā. Tikpat ļoti, cik viņi ir pelnījuši izbaudīt Artūru Žagaru. Vienā pārpildītā arēnā mēs neredzam tādu pārsvaru visās kategorijās. Protams, kā lieki. Visi izlasējas, domāju, ka Soma vairs pat metienu neizpildīs. Ļoti pārliecinoši uzvar atgādināšu spēles sākuma rezultāts 3-13. Ļoti ātri sakārtojām spēli un otrajā puslaikā pilnīgi nospiedām Somijas valstsvienību. Lielisks mačs Latvijai, fantastiska arēnā, atmosfēra. Ir ļoti daudz par ko priecāties. Kā līdzjutējs